Bet dzīves garša nav tikai tas, ko mēs ieliekam ēdienā, tas ir, ko mēs ieliekam savā dzīvē. Tas ir tas, kas pataisa mūs laimīgus un kas pataisa laimīgus tos cilvēkus, kas ir ap mums. Habdot vakari nav tikai vakari, kur mēs sarunājamies, nav tikai vakari, kur mēs klausamies. Mēs to saucam tā skaistā vārdā punktu alķīmija. Tie brīži, kad tu neko nesaproti, viņi visi bijuši to vērts. Visas ķibeles, dišķibeles, kas ir bijušas, tas viss ir bijis to vērts. Es vēlētos jūs iedvesmot un uzrunāt, ir dažkārt arī ieklausīties jūsu apkārtējos mīļos, tuvajos cilvēkos, jo viņi mums var atklāt tādas lietas, ko mēs varbūt paši par sevi nemaz nezinām vai neredzam, ko mēs spētu darīt. Tieši tāpatās, kā ābolam ir skaisti sārtā, tā arī bāli zaļā puse, kā vienā kokā aug gan saldāk, gan skābāk ķirši. Tāpēc mans veiksmes stāsts ir visa mana dzīve, ar katru asaru vai sāpēs, lai laimes īsajā zipsnī iegūtu.